Rio-de-Žaneiro vasaras olimpiskās spēles jau ir sākušās, taču vēl tepat Latvijā šim nozīmīgajam sporta notikumam gatavojas soļotāja no Ogres Agnese Pastare. Tagad vēl 10 dienas palikušas līdz startam, un nedēļu pirms starta izlidoju. Tā kā man būs tieši 6 dienas aklimatizēties, pierast un pēdējā atpūtas gatavošanās nedēļa. Tad viss ir izrēķināts līdz pēdējai minūtītei? Jā, trenerim ir plāni jāsarakstīti, kāda treniņa kurā dienā jāizdara, kurā dienā atpūta, ierēķināts tas ceļa laiks un viss notiek. Ko vēl mēģina pagūt izdarīt šeit pat Latvijā esot? Pirmais uzdevums pēc nometnes atbraukšanas bija jāpagūst izņemta forma olimpiskā, jo es paliku, saprotu, pēdējā no visiem sportistiem. Tad tie galvenie treniņi tādi, kas sagatavo tieši uz sacensībām, varbūt nometnē bija jākrāj tie kilometri un treniņi un slodze. Tad atbraucot mājās jau pēdējās 2-3 nedēļas sanāk tādas kā gatavošanās uz startu, gatavošanās pierast pie ātruma, pierast pie sacensību apstākļiem varbūt. Tas jau iet tā līkne uz enerģijas uzkrāšanu. Vienīgā Latvijas pārstāve olimpiādē soļošanas disciplīnā ir gatava strādāt un censties ar 100% atdevi, tāpēc sporta turistes statusu Agnesei piedēvēt nevar. Pati sev gribu izvirzīt mērķi tādu nostartēt savā maksimālajā līmenī, kādu šobrīd esmu sasniegusi. Treneris par saviem mērķiem nerunā, bet viņš jau klusībā zina labāk kā es, uz ko es esmu spējīga, tāpēc viņam labāk nemaz neprasīt. Viņš zina, viņš pateiks man varbūt pirms starta, kā man jānoiet, bet uz rezultātu man šķiet grūti prognozēt tieši kāds būs tas rezultāts, jo tas būs no daudz kā atkarīgs, bet noteikti gribētos labāk kā Londonā. Vai personisko rekordu arī pārspēt? Tas būtu tāds augstākais mērķis, jā. Tas būtu tā kā, ja es pārspētu personīgo rekordu, tad es priecātos līdz maksimum 110%. Pirms 4 gadiem notikušajās Londonas olimpiskajās spēlēs Agnese 20 km soļošanas disciplīnā ierindojās 24. vietā. Šīs būs tavas otrās olimpiskās spēles pēc kārtas, vai tas nozīmē to, ka emociju, gamma būs mazāk saviļņojoša? Es domāju, ka nē. Pirmās bija tādas leciens nezināmajā. Tagad es jau gaidu to brīdi, kad būs tās emocijas, būs tā komanda, būs sacensību gars. Un es ceru izbaudīt varbūt pilnākā apjomā tās visas emocijas, jo varbūt, ka pirmajās olimpiskajās spēlēs bija tāda sākumā tāda pārdozēšana un pēc tam es nespēju uzņemt. Tā kā tagad es tā domāju, ka tās emocijas būs vēl labākas. Agneses Pastares starts 20 km soļošanā paredzēts 19. augustā. Sižetu veidoja Oļiks Visockis, Artis Supe, Ogres Apriņķa ziņas.